Savu ceļojumu sāksim ļoti tuvu pie Siguldas, kā redzams kartē, un šis ir arī ceļojuma sākuma punkts. Pa šo ceļu mēs tūlīt iebrauksim Siguldā un sāksim apskatīt šo brīnišķīgo pilsētu. Lūk, arī redzams tilts, pa kuru arī var iebraukt Siguldā. Un tas ir daudz vieglāk, bet mēs izvēlēsimies citu ceļu. Esam klāt, un zīme Sigulda mūs sagaida, un droši varam iet iekšā un izpētīt šo pilsētu. Un tālāk pabraucot par šo maršrutu, pa ceļu, mēs varam ieraudzīt arī Siguldas bobsleja trasi. Tieši šī trasa ir viena no retajām pasaulē, kuras apskati ir atvērti kuram interesantam. 6. stāva līmenī apmeklētājiem paveras platforma lieliskam skatam uz visu trasi, no finiša līdz startam, kā arī uz Gaujas senlejas gleznēno ainām. Trases vēsture sākusies jau veidoties jau 19. gadsimta beigās, kad Kņazs Kropotkins savas mūžas teritorijā izbūvēja 900 metru garu ledus ceļu ar vienu virāžu. Šī mākslīgā izveidotā ledus trasa ir pirmā kamneņu trasa visā Baltijā. Trasei attīstoties no ārzemēm sāk ievest arī pirmos bobus, un pēc to paraugu vietējie entuziasti uzsāka gatavot kamaniņus paši. Mūsdienās mākslīgās ledus trases projektēšanu veica Leipcigas sporta būvu zinātniskais tehniskais centrs. Celtniecību veica Sarajevā bāzētā Dienvidslāvijas firma Graming. Trases pirmā kārta nodot eksploatācijā 1986. gadā. Maksimālais iespējams ātrums ir šai trasē ir 125 km/h. Bobsleja trasi esam apskatījuši, un tālāk mēs varam doties apskatīt Blaumaņa pieminekli. Esam atnākuši Rudolfa Blaumaņa pieminekli. Tas uzstāsts par godu Rudolfa Blaumaņa dēlam. Un Rudolfs Blaumaņs ir spilgtākais latviešu rakstnieks no 19. gadsimta beigās līdz 20. gadsimta sākumam. Un kāds sakars vispār Rudolfam Blaumaņam ar Siguldu ir tāds, ka viņa krustdēls, kur arī sauc Rudolfs Blaumaņs, mācījās Siguldas gimnāzijā no 1920. līdz 1940. gadam, un par godu viņa tēvam, jeb Rudolfam Blaumaņam arī, tika uzcelts piemineklis, bet vispirms tika iedota par godu viņam, protams, iela Rudolfa Blaumaņa gala beigās. Uz šīs vietas tika uzcelts šis piemineklis, kurš tika atklāts 1988. gadā, un tēlnieks esot bijis Igors Dobičins. Tālāk mēs apskatīsim Krišāna barona pieminekli par godu viņam. Tātad, kur mēs esam atnākuši? Esam atnākuši pie Krišāna barona pieminekļa, kas atrodas gan arī Siguldas pilsētas centrā. Jā, radamies. Vīrs, kas rāmi noraugās uz mazpilsētas ikdienas dzīvi un ritmu, tiešām ir Krišāns barons. Tautā mīļi saukts par Dainu kapitēlu. Jā. Barons diezgan bieži mainījis dzīvesvietas Pēterburgā, Dundagā, Maskavā, Rīgā. Tas jau pēdējo vasaru 1922. gadā viņš ir pavadījis Turaidā, jaukā pilsētā, te pašā Gaujas krastā. Un par godam arī ir uzcelts šis piemineklis. Te arī rādīt, cik ilgi viņš ir dzīvojis, no 1835. gada līdz 1923. gadam. Gaitām bantiņš. Man dziesmiņu 5 pūri, ābeli un dārziņā. Kuru dziesmi izdziedāju, to sadinu kamolā. Nu jā. Nu jā. Interesants piemineklis. Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt, kas var zvaigznes izskaitīt, jūras zirgzdus izlasīt. Dodamies dziļāk Siguldā uz skaisto Paradīzes kalnu. Esam mežā un esam atnākuši līdz Paradīzes kalnam, tūlīt būsim tur. Dodamies! Soli, zaļo zemzari, šeit, kur vīri stāv, nāvi nebaidās,
šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene. Augstu kalniņā galiņš stabulē, arājs vagu dzen, pats pa malu iet, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene. Skaistais kalns apskatīts, nu mēs varam doties tālāk uz Livonijas ordeņa Siguldas pili. Dodamies uz Livonijas ordeņa Siguldas pili, lūk šeit, un jā, dodamies priekšā. Mēs pilī esam ieradušies, nu mēs varam ātri kāpt augšā un apskatīt pili tuvāk. Telpa. Jā, dodamies tik augšā. Livonijas ordeņa Siguldas pils. Celta 1207. gada Dobenbrāļu ordeņa mēstra Venno laikā, kā Kastellum tipu cietoksnis. Vēlāk pārbūvēt par konventu tipu celtni un attīstoties šaujamieročiem uguns, pils pamazām sāka zaudēt savu nozīmi. 18. gadsimta sākumā Ziemeļkara laikā pils tika totāli nopostīta. Vairs neskatās. Ir iespējams uzkāpt Ziemeļu un galvenie vārdu tornī un izbaudīt viduslaiku skaisto un jauko auru. Šeit mēs varam pavērot sākotnējo pils cietoksni, kas vēl ir palicis pāri. Jā. Aiziet tālāk. Ak, Dievs. Šeit vasarās notiek arī izrādes un operas svētki, kurā uzstājas vairāki slaveni latviešu aktieri un operas dziedātāji. Tur mēs varam pavērot arī Ziemeļu torni mazo. Kurā vietā? Jā. Tālumā. Jā, tā. Re, kur apakšā arī ir palikuši akmeņi, kuri nopostot pilī tika sagrauti no mūra lejā, un tā arī netika vairs celti un bīdīti vairāk nekur. Glabājas te vairāk kā 300 gadus. Un šāds bija šī pils karogs, balts ar melnu, kā Livonijas ordeņa logo, jeb kā teikt, karogs Livonijas ordeņa pilīm. Katrai pilī ir savādāks. Šeit mēs redzam tās pašas trupas, visas, kas palikuši. Normāls loks. Skaista bilde ar Livonijas ordeņa Siguldas pili. Un dodamies tālāk nedaudz pie Siguldas robežas uz Raganu katli. Raganu katls ir milzīga sulfozijas piltuve, jeb grava, kuru izveidojusies dažādu ūdensteču darbības rezultātā. Šī grava no ielejas puses izveidojusies kā daļēji nošķelts 30 metru augsts un 20 metru plats cilindrs. Kliņšu sienu maksimālais augstums ir 20 metri, tā iekšpuse atgādina ģeoloģijas muzejā izvietotu panorāmu, kas raksturo iežu sagulumu, slāņu uzbūvi, iežu slāņojumu un krāsu izmaiņas. Raganu katla smilšakmenī atsedz gaujas un amatas svītas slāņi, kuros rīs sarkanas mālu iegulu un aleorītu josliņas. Raganu katla rietummālas lejasdaļā ir neliela skaista ala, no kuras iztek neliels strauds. Raganu katls pazīstams kā filmas Būris uzņemšanas vieta.
par ko liecina smilšakmenī atstātais metāla būris. Un netālu arī no Raganu katla atrodas arī iespējīgais Daudzes ūdenskritums. Tā ir teikt, mēs esam atnākuši Daudzes ūdenskritumi, tad tāds mājas. Ejam lejā. Daudzes ūdenskritums atrodas uz ziemeļiem no Siguldas, Daudzes upes kultnē, kas pēc augstuma kvalificējas kā 3. lielākais ūdenskritums Latvijā. Augstums 2,4 metri, platums 1,5 līdz 2,5. Nu, mēs varam doties mājās, bet līdz tam vēl vienā vietā jāiebrauc – Gūtmaņa alā. Populārākiem turismu objektiem Latvijā. Tas atrodas Gaujas Seni ielas labajā nogādes krastā, un tā ir lielākā ala visā Baltijā. 18,8 metru dziļa, 12 metru plata un 10 metru augsta. No Gūtmaņa alas iztur mazs avotiņš, traukiņš, varētu teikt sauc, kurš ietek vēlāk Gaujā. Un no alas iztegušies avotiņš pēc kādas teikas, ir lībiešu virsējuši Rindauka sievas asars. Viņš nodevīgo sievu līdz sierakta Gaujas krastā, un viņa ir naudājusi, un tad ir izveidojis šis avotiņš pēc teikām. Šī ala ir radusies no 10 000. Šeit mēs varam redzēt arī 17. gadsimta visādus rakstus sienās. Kāpos. Nevar īsti saprast, kas tur rakstīts, bet te varētu būt Skujiņš, Skuja, Tukuma vidusskola, 1947. gads. Jā, arī no 17. gadsimta te visādi raksti ir.
Šī Rāvātājiem piemīt, protams, tirniecības īpašības šai dienai. Agrāk izmantot. Leksi? Lecam! Pastāstīšu arī leģendu, kurai saistība ar Gultmaņu alu. Leģenda par māju. 1601. gada pavasarī Poļu-Zviedru kara laikā Zviedru karapulki ieņēma Turēdas pili. Pēc kaujas pils raktsvedis Greivis starp nogalinātajiem atrada dažas nedēļas vecu meitenīti. Greivis aiznesa meitenīti mājās un apņēmās viņu izaudzināt. Bija māja mēnesis, un meitenīti nosauca par māju. Pagāja gadi, un māja izauga par Daiļu jaunavu. Viņas skaistuma dēļ māju dēvēja par Turēdas rozi. Gaujas pretējā krastā Siguldas pilī dzīvoja viņas līgavainis, dārznieks Viktors Heils. Vakaros viņi satikās pie Gultmaņa alas. Tajā laikā pilī dienēja divi poļu armijas dezertieri – Jakubovskis un Skudricis. Jakubovskis iekāroja māju un vēlējās viņu precēt, taču meiteni bildinājumu noraidīja. Tas Jakubovski tā saniknoja, ka viņš nolēma iegūt meiteni ar varu. Viņš aizsūtīja Skudricu it kā Viktoru uzdevumā pie mājas, lai viņa atnāktu ierastajā tikšanas vietā, bet neierastajā laikā. Kad māja atnāca un saprata, ka ir lamatās, viņa nolēma labāk mirt, nekā tikt apkaunot. Tas bija laiks, kad cilvēki vēl ticēja burvestībām. Meitenē ap kaklu bija sarkans zīda lakatiņš, ko bija dāvinājis viņas līgavainis. Tādēļ viņa teica Jakubovskim, ka šim lakatiņam piemīt burvju spējas. Tā nesētais tika pasargāts no zobena cirtieniem un aicināja to pārbaudīt. Jakubovskis sākumā vilcinājās, bet tad cirta no visa spēka un meiteni saļem pie viņa kājām. Jakubovskis nobijās un šausmu pārņems par izdarīto aizskrēja uz mežu un pakārās. Pievakarē Heils atrada māju alā nogalinātu un steidzās uz Turēdu pēc palīdzības. Pie alas tika atrasts Viktora Cirvītas asinīs, tiesa notika Turēdas pilī un tā lēma, ka slepkava ir Viktors un viņa notiesāja uz nāvi. Notikumu gaitu mainīja Skudricis, kurš bija sekojis Jakubovskim un visu redzējis. Viņš tiesai pastāstīja, kas bija noticis īstenībā, un Viktors tika attaisnots, bet meitene apglabāta kapsētā pie Turēdas baznīcas. Viņas kapu vietu var aplūkot pie Turēdas baznīcas, Turēdas pils apkārtnē, Turēdā, Siguldā. Un šī arī ir Turēdas rozes kapa vieta Turēdā, Siguldā. Mūsu piedzīvojums beidzas, un paldies par uzmanību!